ja ir C kategorija, pavarēs plašas darba iespējas. Vai tā ir? Jā, Latvijā noteikti. Tas ne tikai mīts. Pirmkārt, tev ir atalgojums labs, bet vienīgi jāskatās, kurā virzienā tu ej to C kategoriju. Vai Latvijā braukā ar to mašīnu, vai tu brauc pa Eiropu. Jā. Eiropa maksās vairāk, Latvijā bišķi mazāk. Un kāds ir tas virziens, kā jūs darbojaties? Mēs veicam piegādes. Piegādes ir divi veidi. Tas ir lielā mašīna, ko mēs redzam fonā, ja? Ar manipulatoru un 95. kodu, kas ir ļoti svarīgi mūsu arodā. Un aizmugurē stāv otra mašīna, pēc tam aiziesim paskatīsimies, kas varbūt netipiska vispār kategorijai, jo daudz domā, ka tā ir B kategorijas mašīna, bet tā ir arī vajadzīga C kategorija. Domāju, te tas mīts izveidojies to, ka tā C kategorija visi domā, ka tā ir liela, kaut kāda masīva mašīna, grūti vadāma, ja? Bet īstenībā arī mazās mašīnas bieži vien vajadzīgas C kategorijas. Ja? Tā kā tas arī varētu būt tāds savu veidu mīts, kas ir iegājies. Jā.